Pēdējo 150 gadu laikā pasaulē ir notikusi strauja industrializācija. Ņemot vērā tās apjomus, ir notikuši arī vairāki zīmīgi negadījumi, kas ir prasījuši arī vairāku tūkstošu cilvēku dzīvības. Šodien atskatīsimies uz 5 cilvēku radītiem negadījumiem, kas ir notikuši pēdējās 100 gadus laikā. 1984. gada 3. decembrī Bhopālā, Indijas rūpnieciskajā pilsētā, notika viena no briesmīgākajām ķīmiskajām katastrofām vēsturē. Union Carbide India Limited pesticīdu ražošanas uzņēmumā notika nelaimes gadījums, kur rezultātā atmosfērā izplūda aptuveni 40 tonnas metilizocianāta, ārkārtīgi toksiskas vielas. Mīts ir bezkrāsains šķidrums, ko izmanto pesticīdu ražošanā, taču tas kļūst ļoti bīstams, ja nonāk kontaktā ar ūdeni, karstumu vai noteiktiem piemaisījumiem. Kad gāze izplūda, tā ātri izplatījās apkārtējās apdzīvotajās vietās, kas atradās tuvu rūpnīcai. Iedzīvotāji pamodās, jūtoties slikti, un gāze apgrūtināja viņa elpošanu, kā arī kairināja acis un kaklu. Daudz zaudēja samaņu, pirms spēja izbēgt no savām mājām. Oficiālie dati liecina, ka vairāk nekā 3700 cilvēku nomira uzreiz pēc katastrofas, taču neatkarīgie pētījumi norāda, ka mirušo skaits varētu pārsniegt pat 15 000 cilvēku, ieskaitot tos, kas nomira mēnešus vai gadus vēlāk. Simtiem tūkstoši cilvēku joprojām cieš no veselības problēmām, kronisku slimību izraisītiem elpošanas traucējumiem un vēža. Pētījumi atklāja, ka šī traģēdija varēja tikt novērsta. Uzņēmuma drošības sistēmas bija sliktā stāvoklī, lai samazinātu izmaksas, un darbiniekiem trūka pienācīgas apmācības. Turklāt uzņēmums nebija informējis vietējās iestādes par mīts krājumu riskiem. Tiesas process pret Union Carbide ilga gadu desmitiem, un daudzi upuri saņēma tikai minimālu kompensāciju vai vispār neko. Bhopālas katastrofa veicināja izmaiņas Indijas likumdošanā, ieviešot stingrākus noteikumus bīstamajām nozarēm. Černobiļas katastrofa, kas notika 1986. gada 26. aprīlī Ukrainā, ir viena no vispostošākajām katastrofām, kas saistītas ar kodolenerģiju. Notikums sākās, kad Černobiļas atomelektrostacijas 4. reaktorā tika veikta plānota sistēma pārbaude. Reaktora jaudas strauji pieaugums izraisīja sprādzienu un ugunsgrēku, kas izplatīja milzīgu daudzumu radioaktīvo vielu atmosfērā. Sprādziena rezultātā tika izdalīts aptuveni 400 reizes lielāks radioaktīvās vielas daudzums nekā Hirošimas atombumbas sprādziena laikā. Tūlītējās sekas bija traģiskas. 2 darbinieki nomira uzreiz pēc sprādziena, bet vēl 28 cilvēki nomira nākamajās nedēļās no akūtas radiācijas slimības. Tūkstošiem cilvēku tika evakuēti no tuvējās Pripatas pilsētas apkārtnes, izveidojot tā saukto izslēgšanas zonu, kurā cilvēkiem joprojām ir aizliegts dzīvot augstās radiācijas līmeņa dēļ. Tika aprēķināts, ka 10 000 cilvēku nomira priekšlaicīgi, jo vēlāk viņiem izpaudās ar radiāciju saistītās vēža formas un citas veselības problēmas. Vides ietekme ir bijusi tikpat nopietna. Radioaktīvais piesārņojums ir ietekmējis dzīvniekus, izraisot ģenētiskas mutācijas. Tie gadu desmitiem ir dzīvojuši bez cilvēka klātbūtnes. Černobiļas katastrofa arī mainīja globālo attieksmi pret kodolenerģiju. Tā izraisīja stingrākus drošības standartus visā pasaulē un pastiprināja sabiedrības uzmanību pret kodolenerģijas stacijām. Šī katastrofa paliek spēcīgs atgādinājums par kodolenerģijas riskiem, ja netiek ievēroti drošības noteikumi. 2010. gada 20. aprīlī Meksikas līcī notika sprādziens Deepwater Horizon urpšanas platformā, kas izraisīja lielākā jūras naftas noplūdi vēsturē. BP pārvaldītajā uzņēmuma Macondo prospektu urpšanas vietā sprādziena rezultātā tika izlaisti aptuveni 4,9 miljoni barelu naftas, kas izplūda okeānā 87 dienu garumā. 11 platformas darbinieki nomira sprādziena laikā, bet daudzi citi tika ievainoti. Vides ietekme bija milzīga. Naftas plūdi izplatījās 100 km garumā, sasniedzot Luizianas, Alabamas, Mississippi un Floridas krastus. Dzīvnieku pasaule tika smagi skarta, un dažas sugas vēl projām cieš no populācijas samazināšanās. Krasta purvi, kas ir būtiski plūdu kontrolē un biodaudzveidībai, tika nopietni bojāti, izraisot eroziju un dzīvo būtņu zudumu. Tīrīšanas darbi ietvēra naftas savākšanu no okeāna virsmas, dispersantu izmantošanu, lai sadalītu naftu, un barjeru izvietošanu, lai aizsargātu jūtīgās krasta zonas. Tomēr šie mērķi radīja jaunas problēmas, jo dispersanti varēja kaitēt jūras organismiem un traucēt naftas dabīgo noārdīšanos. Katastrofa smagi skāra vietējo ekonomiku, īpaši zivju nozari un turismu. Zvejnieki saskārās ar ierobežojumiem, jo pastāvēja bažas par naftas piesārņojumu. Savukārt turisti izvairījās apmeklēt šo reģionu. Lai gan BP solīja miljardus dolāru kompensācijām un tīrīšanas darbiem, daudzas kopienas joprojām cīnās, lai atgūtu savu ekoloģisko un finansiālo stabilitāti.
Deepwater Horizon noplūde kalpo kā atgādinājums par dziļjūras naftas ieguves riskiem. 1978. gada Mīlas kanāla ķīmisko atkritumu krīze Niagāras rajonā, Ņujorkas štatā, kļuva par vides nevienlīdzības simbolu pēc tam, kad tika atklāts, ka šajā teritorijā agrāk bija toksisku ķīmisko atkritumu izgāstuve. 1940. gados Hooker Chemical Company šeit noglabāja vairāk nekā 21 tonu ķīmisko atkritumu, tostarp dioksīnus, PCB un citas bīstamās vielas. Kad uzņēmums 1953. gadā pārdeva zemi pilsētai, tas brīdināja par bīstamajiem atkritumiem, taču pienācīgs drošības pasākumi netika veikti. Vēlāk uz šīs zemes tika uzceltas skolas un mājas, kas ļāva lietus ūdenim iesūkties un izskalot toksiskās vielas augsnē un gruntsūdeņos. Apkārtējie iedzīvotāji sāk pamanīt neparastus veselības traucējumus, tostarp augstu abortu skaitu un vēža gadījumus. Pēc apkārtnes pārbaudēm tika konstatēts augsts kancerogēnu līmenis gaisā, augsnē un ūdenī, kas lika prezidentam Džimijam Kārteram 1978. gadā pasludināt ārkārtas situāciju. Vairāk kā 800 ģimenes tika evakuētas no šīs teritorijas. Lai gan daļa teritorijas ir atjaunota, ilgstošas bažas par atlikušo piesārņojumu atgādina par industriālas darbības ilgtermiņa sekām. 1952. gada decembrī Londonā notika nedēļu ilgs smoga periods, kas kļuva pazīstams kā lielais smogs. Šis notikums bija dažādu faktoru rezultāts. Mierīgs bezvēja laiks, augstums, kas ar sevi nesa arī ļoti lielu daudzumu ogļu izmantošanas apkurei. Dūmi no māju krāsnīm sajaucās ar miglu, veidojot blīvu dzeltenīgu brūnu smogu, kas pārklāja pilsētu, samazinot redzamību līdz pat tikai dažiem metriem. Smogs bija nāvējošs, īpaši vecākiem cilvēkiem, bērniem un tiem, kuriem jau bija elpošanas slimības. Slimnīcas pārpildījās ar pacientiem, kas cieta no bronhīta, pneimonijas un sirds problēmām. Pēc smoga izklīšanas tika aprēķināts, ka aptuveni 12,000 cilvēku nomira un tūkstošiem vēl bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Autopsijās atklāja tā saucamās melnās plaušas, kas raksturīgas smaga piesārņojuma videi. Lielais smogs šokēja sabiedrību un veicināja likumdošanas izmaiņas. 1956. gadā parlaments pieņēma gaisa tīrības likumu, kas noteica dūmu kontroli, veicināja tīrāku degvielas izmantošanu un ierobežoja ogļu izmantošanu mājsaimniecībās. Šīs reformas kļuva par pamatu mūsdienu vides aizsardzības politikai. Tomēr gaisa piesārņojums joprojām ir aktuāla problēma ne tikai Londonā, bet arī citās lielajās pasaules pilsētās. Ja tev patīk šis video, gribi redzēt jaunus, nospied tam patīk un piesako manam YouTube kanālam.